24. janvāra vakarā, spītējot bargajam salam, Kurmājas prospekta galā pulcējās daudzi slidot gribošie liepainieki, lai kopīgiem spēkiem atklātu tradicionālo slidotavu uz Olimpijas stadiona dīķa. Vairāk par to Liepājas sporta pārvaldes vadītājs Artis Laksdiņš. Šodien Liepājā atveram Liepājā publisko slidotavu un šeit uz Dinamo dīķi, kas jau pagājušā gadā tika uzsākta tā kā publiskā vieta. Arī šogad laika apstākļi jau ir, jāsaka, tādi, lai mēs diezgan droši attaisītu šo te slidotavu kā publiskā cilvēku, kur sanāk diezgan daudz. Līdz ar to ir liels prieks, kad salas pieturās. Prognozes ir labvēlīgas, kad šī publiskā vieta, šī slidošana šeit būs, es ceru, kad vismaz mēnesi, lai priecētu liepainiekus, Liepājas viesus un aktīvus sporta veidu cienītājus, kur baudīt šos ziemas priekus. Tā kā aicinu liepainiekus, aicinu arī Liepājas viesus, kur šeit ir atbraukuši vakarā, vai pa dienu, vai brīvdienās, vai kopā ar ģimeni, nākt šeit un arī izmantot. Bet, jāsaka tā, sekojot līdz arī informācijai, it sevišķi tie, kas vēlas uzspēlēt dīķu hokeju, būs šeit arī hokeja turnīri, un varbūt, neizslēdz iespēju, ka būs arī kāds pasākums, it sevišķi uz Valentīnu dienu varbūt, ka būs pasākums saistīts ar kaut kādām arī tādām, interesantām lietām, bet uz slidām. Tā kā sekojiet lūdzu informācijai, un es domāju, ka drīz vien jau arī uzzināsiet gan par šiem pasākumiem, un aicinu viņus visus arī apmeklēt. Savukārt Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks aicināja liepainiekus un pilsētas viesus izmantot laiku veselīgai atpūtai. Labvakar, liepainieki, šajā vēsajā vakarā, kad tiek atklāts slidošanas laukums uz dīķiem un jaunie metalurgu hokeisti iespēlēja pirmo spēli. Liepainieki, saņemies, nākam pasportot, paslidot un izmantot šo īso ziemas laiku veselīgai atpūtai.